pamatvēlme un vajadzība bija atrast veidu, kā tikt pie klientiem. Man vajadzēja mazu vai lielu soli, lai es nostiprinātu savu pašpārliecinātību par sevi. Un tos es caur jūsu fantastiskajiem pakalpojumiem ieguvu. Pieņemsim, ja man bija 20 potenciālie klienti, tad kaut kādi 12 no 20 bija nomedīti. Man ir jāsaka godīgi, ka tas, ko es ieguvu, nav izmērāms naudā. Tā ir tā lielā problēma, ka mēs kā speciālisti, mēs sēžam savos troņos, esot baigie speciālisti, bet mēs bieži vien nezinām, kā to, kas mēs esam iepakot un iedot cilvēkiem tā, lai viņi var saprast, kā to izmantot. Čau, Liene! Čau, Nika! Prieks tev redzēt. Tev ļoti labs darbs. Man patīk tavs darbs. Paldies! Ar ko tu nodarbojies? Varētu teikt, ka es esmu plaša profila speciālists, bet mana dotā brīža nodarbe ir, varētu teikt, ka es esmu pirtniece dziednieks, plus es esmu tāds ļoti spēcīgs personības coach, plus man ir savs rotaslietu brands. Kā tu redzi no tā, kas man mugurā? Okay. Kā mēs iepazināmies? Mēs ar tevi iepazināmies caur to, ka es biju tavs klients. Es esmu izgājis tavas fantastiskās meistarklases pārdošanā, kas priekš manis bija milzīgs boosts. Tāds milzīgs boosts. Kā tu uzzināji mums caur reklāmām, caur ieteikumiem? Reklāmas internetā. Jā. Kur tu biji tajā punktā biznesā, kad mēs iepazināmies? Es biju pārējas posmā no savas profesijas kā rota dizainers ar savu zīmolu uz šo te jauno savu vēlmi palīdzēt cilvēkiem. Un man tā pamatvēlme un vajadzība bija atrast veidu, kā tikt pie klientiem pirmām kārtām, bet otrām kārtām man vajadzēja mazu vai lielu soli, lai es nostiprinātu savu pašpārliecinātību par sevi. Un tam vajadzēja praktiskas dabas soļus, tieši praktiskas dabas soļus. Un tos es caur jūsu fantastiskajiem pakalpojumiem ieguvu. Kādas rezultātus mēs tev palīdzējām sasniegt, vai kādus redzēji pēc tam, kad sākām sadarbību? Ļoti liels. Man praktiski bija tā, ka bija ļoti maz atteikumu. Ļoti maz atteikumu tiem produktiem, ko es piedāvāju pirts rituālam. Visam, kā es varēju izsekot cauri cilvēkiem informācijai, kā es viņai varēju nodot, kā es varēju pastāstīt, pārliecināt. Bija ļoti fantastiski rezultāti. Cik daudz varbūt cipari, varbūt klientu skaits, apgrozījumu skaits, kaut kāds cipars iedod man? Es tev varu iedot apgrozījumus, tev nedošu, es tev došu klientu skaitu. Pieņemsim, ja man bija 20 potenciālie klienti apzvanīti, tad kaut kādi 12 no 20 bija nomedīti, teiksim. Un kā klienti, jā? Jā. Un cik tev iepriekš bija, varbūt cik tev iepriekš bija mēnesī klienti, un cik ar mūsu palīdzību tev bija mēnesī klienti? Principā, pirms jums man bija standartā, kaut kādi 3-4 klienti mēnesī. Jā, apmēram. Es pārgāju uz tādu apgrozījumu, ka man bija 2 brīvas dienas nedēļā. Un cik klienti mēnesī, cik tu teiktu? Kā lūdzu? Un cik klienti mēnesī? Rēķiniet, tie ir 5 darba dienas, katra ir pilna, tas ir mēnesis. Cik ir dienā viens? Cik ir dienā klients? Viena diena, viens klients, jo tās sesijas ir tik jaudīgas, tik spēcīgas, ka viņas transformē cilvēku dzīves palielam. Tad tev iepriekš bija 3-4 klienti mēnesī, un tad tagad bija 18-20 klienti mēnesī. Jā? Jā, tieši tā. Let's go. Un ko viņi tev pirka? Cik maksāja pakalpojums? Šo informāciju es gribētu paturēt noslēpumā. Bet viņi pērk vienreizēju sesiju, vai viņi pērk abonementu, vai viņi pērk mēnešu? Viņi pērk vienreizēju sesiju. Es izmēģināju tā kā vairākos veidos to produktu pozicionēt mūsu sadarbības laikā, gan tīri ar konsultāciju, gan tīri tikai pirti. Bet mēs palikām pie tā, ka tās ir tīrās, dziļās, lielās pirts sesijas. Tas ir pirtī, fizisks tāda rituāla. Divi kopā. Manam pirts rituālam ir atšķirība tāda, ka mēs pirmo laiku pavadām saprotot, kur cilvēks ir, kas ir pa problēmām viņa domāšanā, enerģijā, kur viņš tur ir iestrēdzis, kas viņam savā dzīvē ir jāmaina. Un tad mēs ejam ar to pirtī strādāt ķermeniski, ar ķermeņa terapiju, ar tādu pamatīgu siltu jaudu, tā, ka cilvēks atgriežas un tā pamostās no miglas, un viņš atgriežas tādā jaunā dzīves sākumā. Jo
manā skatījumā pirts rituāls vai jebkura kaut kāda tāda ķermeniskā terapija, viņai nav jēgas, ja mēs nemainām domāšanu kā tādu. Tas jau ir tas iemesls, kāpēc pie tevis nāk cilvēki. Viņi jau nāk mainīt savu domāšanu un iegūt zināšanas, kā radīt lietas, darīt lietas savādāk pēc savas būtības. Zināšanas ir tas, kas ir visdārgākais šajā brīdī. Let's go. Cik tu teiktu procentuāli vai reižu mēs spējam tev palīdzēt palielināt tavus ienākumus? Man ir jāsaka godīgi, ka tas, ko es ieguvu, nav izmērāms naudā, ja mēs tā godīgi runājam. Tāpēc, ka tajā mirklī tava uzbūvētā platforma ir lieliska ar to, ka viņa iedod ļoti precīzu punktus un virzību, kā cilvēkiem mainīt savu domāšanu. Jautājums ir tikai, vai cilvēki tos punktus paņem un viņos iedziļinās, vai viņi praktizē tevis doto informāciju un visu to, kas tur, to miljārdu, kas ir ielikts tavās meistarklasēs iekšā visā tajā. Ja viņi to nepraktizē, pure waste of time. Bet tu praktizē? Jā. Es ļoti praktizēju. Es tam tieši tik precīzi un mērķiecīgi piegāju, ka ja man ir jāzvana klientam, es zvanu klientam. Ja man ir jāmācās, es mācos. Ja man ir jādara, es daru. Jo bez darīšanas un bez tās apziņas maiņas jau nekas nemainās. Pie kam milzīgi liels paldies tev vēlreiz, tāpēc, ka tu palīdzēji arī manā profesionālajā darbā izaugt. Tas ir ne tikai par pašu pārdošanu, par spēju sevi pozicionēt brīvi, bet man jau pieaugt arī manā karjerā personīgi. Jo man ir tiešais darbs ar cilvēkiem. Man viņi ir precīzi tāpatās jākonfrontē. Man viņiem ir jāpasaka, paga, tu redzi, kur šitien ir, kur šitien tu pats sev melo, kur šitien ir baigā ilūzija un tu gribi vainot kādu citu. Nē, ejam apakaļ. Uzņemamies atbildību par šito. Un tā kā, paldies tev. Okay. Tu esi ielicis lielu vārtavu tajā, kas es esmu tagad. Let's go. Un prieks to dzirdēt. Kādas reklāmas tev vislabāk strādāja? Vai tie bija video, bildes? Kas bija pašā reklāmā, kas vislabāk nostrādāja? Zini, tad, kad es gatavoju vispār materiālus vai domāju par materiāliem, es to daru mazliet savādāk nekā klasiski cilvēkiem ir pieņemts. Es ieeju tādā meditatīvā starpstāvoklī, un man tas teksts vienkārši ieripo iekšā. Viņš ir tā vienkārši iebirst. Man nav jādomā mentāli, kā es tur precīzi salikšu pareizi vai nepareizi, jo mentālāk es domāju, jo mazāk klienti atnāk. Okay. Bet tie bija video reklāmas vai bilžu reklāmas? Man bija bilžu reklāmas. Man bija bilžu reklāmas, jā. Un kas bija piedāvājumā? Piedāvājumā bija pirts sesija un konsultācijas un darbs ar cilvēku mēnešu garumā. Bet strādājot ar cilvēkiem, ļoti labi varēja saprast, ka viņiem šis piedāvājums nav, tas priekš viņiem īsti nerezonē, ka viņi uzreiz pa taisno grib pirts rituālu. Uzreiz tā kā vienā dienā? Jā, viņi vienā dienā grib saprast, iedziļināties, iziet cauri, pastrādāt un tad iet ar to tālāk. Un tas īstenībā bija ļoti, ļoti fantastiski, tāpēc, ka varēja ieraudzīt, cik daudz un dažādi ir cilvēki, cik daudz un dažādas ir viņu vajadzības. Jo tā ir tā lielā problēma, ka mēs kā speciālisti, mēs sēžam savos troņos, esot baigie speciālisti, bet mēs bieži vien nezinām, kā to, kas mēs esam iepakot un iedot cilvēkiem tā, lai viņi var saprast, kā to izmantot. Ko man ar tevi darīt? Labi, tu tur visu kaut ko zini, bet ko es kā speciālists varu atrisināt tev? Un līdz ar to tā informācija, kam es izgāju cauri, viņa bija tik spēcīga, tik jaudīga, tiešām ieklausīties, ko tev vajag, kā es varu atrisināt tavu problēmu, ar ko es varu tev palīdzēt. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Nē, es domāju, arī par grupām. Vairākas cilvēks vienlaicīgi. Jo man liekas, to jau var, ne? Var, ne? Un, man ir jāsaka godīgi, ka es visu laiku augu tajās vēlmēs, ko es varu darīt, tāpēc, ka mans potenciāls ir ne tikai strādāt mentāli, bet es jūtu cilvēku enerģijas. Es cilvēku jūtu, kas viņiem tur ir apakšā. Un tad patiesībā
es skatos, kā tu šo savu milzīgo talantu attīstīt, un man jau interesē ne tikai tīri tādas starp cilvēku attiecības, bet man interesē, pieņemsim, kā es šo savu enerģētisko jutīgumu varu izmantot arī biznesā. Pieņemsim, kļūt par konsultantu kādai kompānijai, kur es redzu, pagaidi, jums šitais cilvēks šajā vietā absolūti neder, tāpēc, ka viņam ir tādas un tādas programmas, un viņš reāli kavē to, un jums neienāk lielāks potenciāli tikai dēļ tā cilvēka, jums neienāk lielāks finanses, jo viņš ar savu apziņu, ar savu domāšanu, ar savām bailēm to visu bloķē. Tā kā es visu laiku esmu tādā izaugsmē par to, kā es varu attīstīt to, kas es esmu, nepaliekot uz vietas. Aizvien jaunas virsotnes. Grupas, jā, man ir bijušas sesijas pāriem, tādas konsultatīvās. Jā, jo pirts ir viena lieta, tas ir ļoti intīms, dziļš darbs. Tur cilvēkam ir ļoti jāgrib. Bet konsultatīvajā ziņā parādīt cilvēkam tā, kur tev kas nav kārtībā, kur tu domā nepareizi, kur tev tur ir kaut kādas bērnības traumas, kur tev ir nepārliecinātība, kur tev tur pašam kaut kādas iedomātas fantāzijas, kur tu pats sevi bloķē, kāpēc tu netiec tālāk. Un šis ir, šo jau var pagriezt, šo manu talantu var pagriezt tik daudz un dažādos veidos. Un, kā mēs zinām, ja cilvēks precīzi zina, kur parādīt, atrisināt, tas taču ir zelta cilvēks pēc savas būtības. Ja tu zini, kur ir tā lielā problēma. Jo mēs jau kā cilvēki, mums bez zināšanām, mēs rakņājamies riņķī, un tad mēs to pamēģinam to un tur un šitā. Bieži vien mēs nezinām, kas ir tas, ko risināt. Bet, ja tev pasaka, pagaidi, jārisina ir šitais, un tas pēkšņi atrisina visu, tur attiecības, finanses, to un to un to, tā cilpiņa vienkārši atlaižās vaļā. Man baigi patīk tas, ka tu miksē, redzi, tev ir tas miks, kad ir šis te pirtsrituāls, miks ar šo te prātu, mindsetu, vai konsultācijas, vai psihoterapiju, vienalga. Bet tu restīvi, ka miks labi. Labs piemērs arī tam, ko tu dari, ir tā kā pretējais. Tā kā Wim Hofs, kur ir elpošana, augstums un arī tā kā mindset work. Un tas labi rada tādu, pirmām kārtām, atšķirību tev tirgu, ka tu atšķiries ar kaut ko. Tu neesi tā kā tur lielākā daļa, kas vienkārši tikai konsultācijas. Man tas ļoti patīk. Un ir tas remix, es to saucu par remixu. Ir tāda piegarša savādāk, ka tas ir kaut kas cits unikāls. Redz, man ir savs rotaslietu zīmols. Man lielāko daļu savas dzīves ir nācies domāt ļoti racionāli. Labi, es varu radīt skaistu produktu, bet man ir jāizdomā, kā es viņu dabūšu tirgu, kā es viņu pozicionēšu, kā es viņu pārdošu. Līdz ar to manam prātam piemīt ļoti racionāls veids, kā risināt problēmu. Un uz jebkuru cilvēku problēmu es skatos, kā mēs visi ejam uz attīstību. Mēs visi gribam labāk, vienalga, vai tās ir attiecības vai kas tas tāds ir. Tātad tas, ar ko es eju spēcīgi iekšā darbā ar klientiem, mēs vienkārši nevis mīcamies pa problēmu, bet ko tu gribi? Ko tu gribi atrisināt, ko tu gribi uzbūvēt, kur tu gribi aiziet. Un tad tīri enerģētiski jūtot, kur ir problēma, racionāli es cilvēku var izvest cauri, tev ir tas, šitien ir tas bloķējās tāpēc, tas bloķējās tāpēc. Izdarīsim šitā un šitā, tu tiksi no tā vaļā un tinkši aiziet. Ko tu teiktu kādam, kas skatās šo video un varbūt apsver sadarboties ar mums, apsver arī ienākt mūsu ekosistēmā, kur arī tu patiesi? Ko tu viņam teiktu? Pilnīgi noteikti. Bet ar ļoti dziļu vēlmi tiešām uzņemties atbildību. Tāpēc, ka neatkarīgi no tā, cik jūs būsiet profesionāli un jēgpilni un labi un izskraidīsiet riņķī un izauklēsiet to klientu, ja viņš negribēs, viņu neviens nevarēs piespiest. Tāpēc, ka materiāli, ko jūs esat sagatavojuši, ir fantastiski. Atbalsts, kādu es saņēmu, strādājot ar Lienu kopā, viņi man izveda visiem punktiem cauri, tik skaisti, tik garšīgi, tik kolosāli. Pat tur, kur es jūtos kaut kur nedroša, varbūt tur sabīties vēl kaut kā. Nē, tik skaisti. Es jūtos tāds mazulis rociņās, kuru iznes cauri. Tā kā jautājums ir precīzi tieši par to, ko cilvēks var paņemt no tā, ko viņam sniedz. Un tā informācija, kas ir iekšā tajā skolu platformā, ja vien cilvēks seko līdzi pa punktiem, ja viņš ievieš, ja viņš pasēž, ja viņš apdomā, ja viņš iedziļinās, viss būs. Es viņai padošu ziņu, ka Liena saka Lienai. Es uzreiz zinu.
Nu, super. Mums arī tad maz jaunam, mums būs tūlīt arī softwares. Mēs ir programmatūra, kas palīdzēs šos līdus apstrādāt, sazināties. Un mums būs vēl tāda feature, ka, restīvi, ja tev zvana klients vai raksta klients, un tu neesi pieejams, kad mākslīgais intelekts uzreiz atbildēs, uzreiz pabrīdinās, pados ziņu, lai ir tāds, lai tu vari vairāk šos kontekstus pārvērst darījumos ātrāk. Kur cilvēki var tevi atrast vislabāk? Kur vislabāk viņiem sazināties, viņi uzzināt vairāk? Internets, Facebook. Kā lapa saucās vai kaut kas? Vai nu Liena Petersone vai Liepe Sirdspirts. Liena Petersone Sirdspirts. Liepe Sirdspirts. Sirdspirts. Okay. Zem šī video būs noteikti linki, kur cilvēki varēs atrast. Instagrams arī tas pats. Un Instagramā kā? Tāpat tās Liepe Sirdspirts. Ok, super. Var arī caur roclietām atrast. Tie, kas zina, ka es esmu tik daudz un dažādu personību, plaša personība jau vairs no tā nebaida. Super. Tātad, liels tev paldies, ka nāci pie mums. Un mēs tev varam forši krūzīt. Stay sharp, make a move. Always. Paldies. Paldies, ka atnāc. Čau. Super.